viss paliks kā ir, tikai būs formāts cits. Formāts, kas būs mašīnu lasāms formāts. Šeit arī jūs redzat blakus, es esmu tādu bildīti pielikusi no interneta. E-adresē var pievienot rēķinu no savas programmas, ja ir. Var pievienot klāt šo PDF failu. Var pievienot klāt jebkādus vēl dokumentus pavadošos, vai tie darba izpildes akti, vai kādi vēl dokumenti, kas ir nepieciešami, lai šo darījumu atšifrētu. XML formātam ir automatizēta apstrāde. Tas nozīmē, ka cilvēks piedalās kā skatītājs no malas, kā regulētājs, satiksmes regulētājs, ja dokumentu regulētājs, vai tur viss notiek tā, kā tam būtu jānotiek. Mīnusi šajā aspektā ir pie manuālas apstrādes, protams, tā ir kļūdīšanās iespēja, tas ir mūsu laiks, mūsu padomas direktīvu par kopējo PVN piemērošanu. Papīra rēķiniem un e-rēķiniem ir līdzvērtīgs status. Un e-rēķina izsniegšana ir atkarīga no saņēmēja akceptācijas. Tas teksts ir šodien, tā nav nākotne. Jā, tā tad ir arī lielie, kur patiešām ir milzīgi dokumentu apriti, bet es pieļauju, ka tur jau ir automatizācija notikusi, un tur neviens ar roku to nedara, bet lūk, jā, šie mazie, kam ir 10 dienā un 30 izējošie, nu domājiet par to programmu un par to, kas ir vai PayPal formāts, un jūs sūtat e-pastā, domājiet tomēr par dokumentu šiem aprits kanāliem, jo tie būs drošāki nekā e-pasts. Un tā izskatīšana ilgst vairākus mēnešus. Tas nav tā, ka šodien aizpildam testu, rīt mums piezvan pārstāvis, mēs definējam savas vajadzības, piesakām šo de minimis atbalstu caur valsts ieņēmumu dienestu, mums uzreiz parīties izsniedz ceļa karti, kura derīga 3 mēnešus, un mēs tagad varam, tā ceļa karta nozīmē to, ka tajā brīdī pie lielā finansējuma jums ir jāuztais iepirkuma konkurss, pie mazā finansējuma jāatrod un jāpasaka šie 3